Šis dievnams ir celts 1886. gadā un konsekrēts ir 10 gadus vēlāk Dievmātes debesu uzņemšanas godām. Tas ir pašām garīgais centrs Preiļu. Notiek dievkalpojumi pie mums šeit katru dienu, rītā un vakarā. Un šeit notiek 9 un 12. Cekļu skaitu mēs apmēram skaitam ap 3000 pēc tā daudzumā, ko izņem Kalādas pirms Ziemassvētku adventa laikā. Pašlaik strādā šeit 2 priesteri. Notiek kā parasti baznīcā, kristības, laulības, bieru dievkalpojumi. Mums ir arī baznīca otrā, tā ir kapela parkā, tur ejam mēs arī gadā reizi procesē pa pilsētu. Dievs man aicinājumu būt par priesteri, jo tā vajadzēja, ka priesteri vajadzēja, ka nav nekāds, kas saka, amats, speciāli aicinājums, un vienmēr viņi, kas saka, Dievs, kas tiesa, viņš kā apstudējumi, ka tiesa, es izvēlēju. Jūs neuzsamiet man, vai Dievs, kas saka, kas ir, kas man šeit ir aicinājis, tā es kalpoju viņam, lai bišķām kalpoju Dieva tautā, sludinot viņa evangeliju, kas ir tiešām arī mūsu kristīgās dzīves pamats.